Valmieras cilvēks, iedzīvotājs zina, ka mums ir savs teātris, un ar to viņi zināmā mērā lepojās. Un tas jau savstarpēji sasaucās. Un ja teātris, teiksim, tie, kas strādā teātrī, jūt, kad mēs esam it kā vajadzīgi Valmierā, tad tā savstarpējā, kā saka, apaugļošanās sāk darboties un beigās pa laikam iznāk arī kaut kas labs. Valmierā tā arī runā, un es arī pati jūtu, ka ir ļoti laba atmosfēra. Valmiera bija, gan ir teātris, kas iestudēja tādus lielos, klasiskos, tādas pamatvērtības, tādus darbus, un arī, lai eksperimentētu un visu kaut ko jaunu darītu. Valmierā tā dzīve varbūt vispirmām kārtām varētu raksturot, ka teātri viss tā parastai teātri dzīvē, te ir principā ļoti harmoniski tā dzīvošana. Laikam tāpēc, ka tā vieta tomēr ir koncentrēta uz vienu, nav tās Rīgas kultūras un cilvēks, kas strādā teātrī, viņš arī faktiski teātrī, kā, tāda, varētu teikt, otrā dzīve viņam ir. Un no tā viss kopā rodās tāda kopsajūta, ka mēs esam komanda un līdz ar to kaut kā viss tās attiecības ar vairāk mazāk harmoniski veidojās. Mēs daudz izrādes spēlējam tūplānos, mazajās zālēm, un arī tagad esam sākuši spēlēt uz lielās skatuves kopā ar skatītājiem, sēdinot viņus arī turpat. Un līdz ar to ir iespēja gan paildzināt izrādes mūžu, gan izvēlēties materiālu, kas, teiksim, ir tāds varbūt augstvērtīgāks. Un skatītāji pieraduši pie tā, ka teātris nevis izklaidē, bet tā kā rosina domāt, sniedz kaut kādas idejas un kopā ar skatītāju virz kaut kādu sarunu pa laiku. Vienalga, vai tas ir klasikā, tas ir vai Šekspīra gabals, vai tā ir oriģināla dramaturģija. Cik tu esi līdzīga savai mātei! Jā! Jā! Mami! Ļupa! Kad tu viņas gados, viņa taisni tāda pati! Es nevarēju, es visu ceļu naudā. Jācer taču kafiju! Pētījums bija, ka vidēji skatītāju vecums ir no 30 līdz 50, kas ir tāds ļoti labs un, man liekas, ļoti patīkams skaitlis. Arvien vairāk cilvēku, 20% brauc no Rīgas. Un tas ir tāds pēdējo 5 gadu panākums, kas, man liekas, ļoti, ļoti iedvesmojošs. Man liekas, ka viss būs baigi forši. Tā man liekas, jā.